Sveicināti! Klāta ir ceturtdiena, un šodien mēs tiekamies otrajā tiešraides seminārā, webināra sērijā, kā uzkrāt vecumdienām. Mēs jau tikamies pirmajā webinārā, kur mēs izrunājām, kas ir jāņem vērā, uzkrājot ilgtermiņā, un arī runājām par finanšu pratības pamatiem. Bet šodien mēs runāsim par pensiju otro līmeni un konkrēti, kā strādā Latvijas pensiju sistēma un ko no tās varam sagaidīt. Un es nekaunēšos pateikt, ka tie, kas pieslēdzas tiešraidē, un arī tie, kas ir noskatījušies pirmo webināru ierakstā, ir jau 2 soļus tuvāk finansiālajai stabilitātei vecumdienās. Es vēlos pateikt, ka mēs esam tiešraidē, un varbūt pāris sekundžu nobīdi, aptuveni tās ir 10 sekundes, un es uz doto brīdi gaidu, ka man pārslēgsies slaids, jo es vēlos jūs iepazīstināt ar šodienas savu kolēģi, jo seminārs ir tapis sadarbībā ar Indexo, un šodien man līdzās ir pārstāvis no Indexo Lauris Astrovskis. Lauri, lūdzu iepazīstini sevi ar mūsu skatītājiem. Jā, sveicināti klātesošiem. Jā, esmu Lauris Astrovskis un Indexo jau strādāju vairākus gadus. Un pats personīgi esmu palīdzējis vairāk kā 2500 cilvēku sakārtot savu pensiju. Un šodien tāda unikāla iespēja vienlaicīgi runāt ar tik daudz cilvēkiem. Es domāju, šodien mēs pavadīsim ļoti labu laiku un ceru arī katrs uzzinās kaut ko jaunu. Jā, īstenībā, Lauri, arī es šodien nodomāju, ka tā ir unikāla iespēja tik daudziem cilvēkiem palīdzēt sakārtot finanšu jautājumu priekš savām vecumdienām. Un ņemot vērā, ka webināru sērijai ir reģistrējušies gandrīz 1600 cilvēku, tad, manuprāt, mēs šodien ar tevi tādu lielu soli spērsim, lai padarītu finanšu vidi pieejamāku Latvijā un sabiedrībai. Indexo ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā, un par šo es uzzināju mūsu tikšanās pavasarī. Man uzaicināja uz tādu kā iepazīšanos, un es atnācu, es nezināju, kas būs, ko gaidīt, un es īstenībā līdz šim arī neesmu sekojis Indexo darbībai. Bet es atnācu, un es sajutos kā pie laba drauga ciemos, pie tāda drauga, ar kur kopā sakrīt vērtības, pie drauga, kuram rūp arī finanšu jautājumi Latvijā. Un tajā brīdī, kad mums bija tikšanās, tad Indexo arī pastāstīja par to, ko Indexo ir izdarījis līdz šim, un tie cipari ir bijuši iespaidīgi, un arī iepazīstināja mani ar savu misiju un vīziju, un tajā brīdī es sapratu, ka mūsu vērtības sakrīt, un es sapratu, ka sadarbību mēs veidosim, tad šī sadarbība būs jaudīga. Un es arī savā Instagramā saņēmu vairākas pateicības par šo izglītojošo projektu. Un mēs tikai paspildinām šo te Indexo misiju un varbūt arī daļēji mana misija cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. Un Indexo vīzija ir arī finanšu pakalpojumu grupa, kas nodrošina mūsdienīgus personalizētus pakalpojumus, stiprinot Latvijas iedzīvotāju labklājību. Un patiesība ir tāda, ka es pati caur savu komunikāciju ar saviem sekotājiem un arī ar dalību dažādos izglītojošos projektus daru to pašu. Un var teikt, šī sadarbība ir tāds perfect match, lai padarītu finanšu vidi pieejamāku. Webināra norise. Es nedaudz paskatījos uz jautājumu, es ieraudzīju savu vārdu Alina, tikai atvainojiet, atgriežos atpakaļ sarunā. Lai mēs zinām, kā notiks webināra process, un lai jūs zināt, kam gatavoties, vēlos jūs iepazīstināt ar webināru norisi. Mēs sākotnēji pārunāsim par to, kā veidojas pensiju sistēma Latvijā, un jūs sapratīsiet, tas ir vienots mehānismus, kur katram no mums ir jārūpējās par katru no šīm mehānismu daļām. Tad mēs arī parunāsim, kā ir ar pašnodarbinātām personām un kas viņiem ir jāņem vērā, lai viņi arī veidot uzkrājumu savām vecumdienām. Tāpat mēs arī runāsim, kāds ir prognozes pensijai, jo tas arī tas jautājums, kas uztrauc daudzus. Un tad mēs arī runāsim, kā izvēlēties savu piemērotāko otrā pensiju līmeņa ieguldījumu plānu.
Un šodien būs arī praktiskā daļa, un es jums e-pastā jau aizsūtīju ziņu, ka lūdzu sagatavojot iespēju pieslēgties latvija.lv portāla, jo praktiskajā daļā Lauris mums palīdzēs tajā darboties un šo praktisko daļu arī novadīs. Un pašās beigās būs arī jautājumu un atbilžu sesija, un šis varbūt jums jau ir zināms no iepriekšējā webināra, tad labajā pusē ir komentāru sadaļa. Tajā brīdī, kamēr mēs ar Lauri runāsim un stāstīsim un izglītosim, mēs tajā komentāru sadaļā neskatīsimies, jo jūs jau tikko piedzīvojāt to, ka es noskatījos tur un uzreiz doma aizlidoja projām. Tikai lūdzu, ja rodas jautājumi tajā brīdī, kamēr mēs runājam, rakstat jautājumus komentārus sadaļā. Mums ir webinārā moderators un webināra beigās mums ir atvēlēts speciāls laiks jautājumiem un atbildēm, un tad moderators mums ar Lauri visus šos jautājumus parādīs. Nu ko, sākam? Sākam! Jā, Latvijas pensiju sistēmu veido 3 līmeņi. Nevar pateikt, ka es šo nezināju. Es šo zināju, bet teikšu atklāti, es šajā vispār neorientējos. Jā, kaut kādi līmeņi pastāv, jā, par tiem runā, jā, man arī kāds uzrunā, man arī kāds kaut ko piedāvā, bet es teikšu godīgi, ka līdz saviem 30 gadiem es... var teikt, gāju pašplūsmā attiecībā uz savām vecumdienām. Un tas pats galvenais, ka es nevarēju saprast, ka es kā indivīds, kur ir mana loma šajā sistēmā un ko es varu darīt. Un es vēlos jums izstāstīt, ka pastāv 3 līmeņi, un pirmais līmenis balstās uz solidaritātes principu, jeb ir tā, ka mēs esam solidāri ar šī brīža pensionāriem. Tad šī brīža strādājošā Latvijas sabiedrība ir solidāra ar šī brīža pensionāriem. Otrais līmenis savukārt ir uzkrājums tieši jums, tev, man. Tad šis uzkrājums tiek veidots individuāli priekš mums. Un tajā ik mēnesi ieskaitās 6% no bruto algas. Pirmais līmenis un otrais līmenis ir obligāti līmeņi, kas ir katram no mums, katram no strādājošiem iedzīvotājiem Latvijā. Un tad ir arī trešais līmenis, kas ir brīvprātīgs uzkrājums. Tad trešo līmeni mēs varam izmantot brīvprātīgi, paši veicot uzkrājumus ar mērci, lai vecumdienās mums būtu finansiālā stabilitāte. Un trešo līmeni var izņemt sākot no 55 gadu vecuma, un no iemaksām ir arī atgūstama 20% nodokļu atmaksa, un arī šo te nodokļu atmaksu var izmantot, lai reinvestētu līdzekļus un attiecīgi arī jaudīgāk uzkrātu. Un tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz to, ka ir pirmais līmenis, otrais līmenis, trešais līmenis, mēs varam saprast, ka mēs kā indivīdi varam otro un trešo līmeni ietekmēt ar savām darbībām, atbilstoši izvēloties pensiju plānu un arī pieņemt lēmumu uzkrāt papildus. 6%. Ir tā, ka es esmu saņēmusi ziņas, ka Alina, bet tie 6% liekas tik maz skaitlis, vai vispār ir vērts iedziļināties, vai ir vērts pētīt un skatīties. Un es katram vienmēr rakstīju par to, jā, bet tie ir 6%. Un atslēgas vārds kā reiz tie ir 6%. Un pat cik šīs iemaksas ir obligātas un katrs no mums uzkrāj šo 6%, tad tas, kas atliek mums izdarīt, iedod laikam šai summai uzkrāties un izveidot kapitālu. Un ja mēs skatāmies uz kopējiem uzkrājumiem Latvijā, tad uz doto brīdi tie ir vairāk kā 6 miljardi eiro. Un ja mēs skatāmies uz to, cik ir uzkrāts vidēji vienam cilvēkam, tad tie ir aptuveni 5000 eiro. Un šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, ka jā, tie ir 6%, jā, 6% nav 50%, bet tomēr, ja mēs atbilstoši izvēlamies plānu, kurš atbilst mūsu vecumam, mūsu vajadzībām, mēs iedodam laiku, tad ar mazām summām, ar regulārām darbībām, gala rezultātā mēs esam spējīgi uzkrāt kapitālu. Un plus ir tāds, ka tas jau notiek. Viss, kas mums atliek, iedot laiku un izvēlēties atbilstošu plānu. Tieši tā. Jā, Lauri, un pastāsti mums tagad detalizētāk, kā strādā pirmais un otrais pensiju līmenis. Jā, paldies. Tad, viss, manuprāt, vismaz ir gaužām vienkārši. Mēs strādājam, saņemam savu algu, un no mūsu bruto algas mēs veicam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, jeb VSOI, kurus sedz gan jūs, gan darba devējs, un konkrēti 14%
no mūsu algas aiziet pensiju pirmajā līmenī. Kā jau Alīna pateica, solidaritātes princips, īsti neko paši ietekmēt nevaram, tikai skatīties, kā mūsu nauda aug. Un, jā, šis ir atkarīgs no mūsu demografiskās situācijas. Jā, daudz teiks, viss slikti, bet patiesībā nav tik traki. Jo šo naudu valsts atkarībā no mūsu vidējās algas un vidējās inflācijas valstī palielina. Tad apskatās, kā mums pa gadu ir gājis, un tad pieliek kādu procentu klāt mūsu pensiju pirmajam līmenim. Atkal otrais līmenis, jā, jau daudz interesantāks, kur mēs paši atliekam un veidojam savu kapitālu, kur tad šo naudu iegulda. Kāds no pensiju pārvaldītājiem. Kopā tie valstī jau ir 8, un šo naudu iegulda finanšu tirgos ar tādu mērķi, lai šīs naudas būtu vairāk, kad dodamies pensijām. Vispār varētu šeit uzdot tādu interesantu jautājumu čatā. Ar plusiem vai mīnusiem varat ierakstīt. Vai jūs vispār zināt, kas ir jūsu pārvaldītājs? Jo pieredze rāda, ka ar to zināšanām ir kārta, bet varbūt šī ir ļoti laba mērķa auditorija un lielākā daļa, cerams, arī zinās. Jā, ierakstiet čatā plusu, ja jūs zināt, kurš ir jūsu pensijas pārvaldītājs, un ierakstiet mīnusu, ja jūs nezināt. Tā, Laura, tu redzi, mums ir plus, plusi. Kāds pierakstīja, ka indekso? Jā, plusi. Ļoti labi. Spriežot pēc pirmajiem komentāriem, ļoti laba auditorija. Gan jau kāds arī sakautrēs, kurš tad būtu mīnus iekšā vai ne. Ar otro līmeni ir tā, ka jā, kāds pārvaldītājs strādā labāk, kāds sliktāk, visi par to ievāc komisijas maksas, kas ir ok. Un valsts mums ļauj darīt tikai vienu lietu ar otro līmeni. Reizi gadā bez maksas mainīt savu pensiju pārvaldītāju. Kurš vairāk patīk, vai ir izdevīgāks, tas ir katram savs. Par to sīkāk noteikti pastāstīšu tālāk. Un, jā, starp citu, otrais līmenis ir obligāts tiem, kas ir dzimuši no 71. gada 1. jūlija. Iepriekš tie, kas ir dzimuši vēl ātrāk, viņam bijusi izvēle. Tas tā, interesanti fakti. Un paturpinot interesantus faktus, mēs esam arī šo to sagatavojuši. Un kā piemēram, līdz šim, lai dotos pensijā, mums vajag nostrādāt valstī vismaz 15 gadus. Atkal no 25. gada tie būs 20 gadi, tāpēc arī praktiskajā daļā, kas būs vēlāk, kad jūs redzēsiet savus stāžus, arī varēsiet saprast, pietiekami ir nostrādāts vai tomēr vajadzēs pastrādāt ilgāk. Un vēl interesanta lieta ir priekšlaicīga došanās pensijā, un tur nosacījumi tādi. Jānostrādā vismaz 30 gadi, un tad 2 gadus pirms oficiālās pensijas saņemšanas mēs varam doties priekšlaicīgajā. Atkal mēs dabūsim pusi no mūsu pensijas līdz tam brīdim, kad mēs sasniedzam to pensionēšanās vecumu. Un, jā, mēs paralēli arī nevarēsim strādāt, jo, jā, esam pensionāri. Atkal tiem, kas vēlās ātrāk doties pensijā, ļoti laba iespēja. Un atkal ir arī tādi cilvēki, kas vēlās strādāt un turpina strādāt arī pensijām. Un jums ir iespēja šo pensiju pārrēķināt, ja padarīt lielāku. Jo ir tā, ka jūs saņemat pensiju un arī veicat šīs sociālās iemaksas. Un reizi gadā VSA, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jūs varat vērsties ar iesniegumu, kur es pa gadu samaksāju nodokļus, sociālās iemaksas, lūgums tad pieskaitīt manai pensijai. Un tie, kas varbūt strādājuši pensionāri, kas to nav izdarījuši, es domāju, šis jums būtu ļoti labs pārsteigums, patīkams. Jā, Lauri, un man mamma ir pensionāra. Jā, es tikai nedaudz to iedošu laiku ielpai. Mana mamma ir pensionāra, un viņa, kad izgāja pensijā, viņa teica, viss vairs nestrādāšu. Un tad kādu gadu viņa arī nestrādāja, viņa baudīja laiku ar mazbērniem, baudīja laiku dārzā, bet tad viņai palika garlaicīgi. Un es sapratu īstenībā, ka mēs esam pieraduši strādāt un būt darba vidē un socializēties arī ir ļoti svarīgi vecumdienās. Un tad tagad viņa jau gandrīz gadu ir nostrādājusi, un mēs kā reizi lidojuma laikā viņu pārunājām, ka viņai ir iespēja šo te pensiju arī veikt šo te pensijas pārreķinu. Un man par brīnumu, ja mēs ar viņu par šo nerunājām, viņa teica, es zinu. Jā. Tieši tā. Un arī vispār, ja kāds vēlāks uzzināt sīkāk par šo, starp citu, Indexo LV svītriņa blogs, tur arī ir uzrakstīts sīkāk, kā to
visu var izdarīt. Par blogu mēs vēlāk arī pieminēsim. Labi, virzamies uz priekšu. Noteikti medijos šobrīd ļoti skaļi skan pensijas vecuma paaugstināšana, kas līdz 25. gadam būs 65 gadi. Starp citu, es vakar paskatījos, to pieņēma 2012. gadā. Tātad mēs jau 11 gadus zinājām, ka tas pienāks. Un tā ir normāla prakse. Ir tā, ka mēs dzīvojam arvien labākos apstākļos, medicīna uzlabojās, mēs visi esam arī veselīgāki, un vidējais dzīves ilgums ceļās. Un attiecīgi arī pensijas vecums ir ok, ka tas ceļās, un tas nav tikai Latvijā. Nē, tas ir visā pasaulē. Starp citu, es arī šodien paskatījos vidēji pensionēšanās vecumus pasaulē. Mēs esam diezgan pa vidu. Ir vairāk, ir mazāk, bet mēs esam diezgan labā situācijā. Tā kā nevajag brīnīties, un pagaidām vairāk par 65 gadiem arī nav lemts, un turam īkšu, ka tā arī nebūs. Labi, virzamies uz priekšu. Kā tad ir ar pašnodarbinātajiem? Un šeit es gribu visus sadalīt divās lielās grupās pašnodarbinātos. Tie, kas saņem līdz no minimālajai algai, kas ir 620 eiro, un virs, jo tā ir tā robeža, kur tad atšķirās situācijas. Un pirmais, tad, ja ienākumi ir zem minimālās algas, ir 620 eiro. Jums reizi ceturksnī EDS sistēmā ir jāiemaksā šis te valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 10% apmērā, kas tiks tieši novirzītas jūsu pensijā. Atkal otrai grupai, kurai ienākumi ir virs 620 eiro, jums ir jāveic šīs te iemaksas 31,07% apmērā no šīs te minimālās algas. Atkal ar nākamo jums ir izvēle turpināt maksāt pilno VSAOI vai arī 10%. Izklausās varbūt sarežģīti, bet man ir divi piemēri, lai viss liktos vienkāršāk. Anna un Jānis, divi pašnodarbinātie, kas saņem vienu un to pašu algu, 1500 eiro, un paskatīsimies, cik Anna maksā. Tātad no 620 eiro maksājam 31,07%, un no atlikušās summas 880 eiro 10%. Tātad summā 280 eiro un 63 centi. Atkal Jānis nolēmis, labi, maksāšu visu pilno VSAOI 31,07% apmērā, un viņa iemaksas ir 466 eiro un 5 centi. Un, varbūt kāds jautās, kurš ir pareizāk, izdevīgāk vai kaut kas. Nevelti jūs esat pašnodarbinātie. Šī ir jūsu pašu atbildība, un tas ir jautājums par to, cik un kā jūs šo naudu varat vērst sev par labu. Jo, piemēram, Jānis šo naudu novirza pensijai un citiem pabalstiem, un tā summa ir lielāka, un viņš var par vairāk gaidīt savu pensiju. Atkal Anna varbūt to dara, šo summu, kur starpību neieguldījusi šajā sociālajā garantijās, viņi to var investēt savā biznesā. Tā kā tur katram ir jāsaprot, kas viņam ir izdevīgāk, un jebkurā gadījumā, katra izvēle nes arī atbildību. Un tāpēc, varbūt pajautāju mūsu skatītājiem, cik no tiem, kas šobrīd skatās, ir pašnodarbinātās personas. Ierakstiet plusu, ja esat pašnodarbinātā persona, un ierakstiet mīnusu, ja neesat, un esat darba ņēmējs. Un es sapratīšu arī, cik liels ir tas īpatsvars, jo man kā personīgo finanšu mentorei, kas strādā ikdienā ar cilvēku budžetiem, arī ir kas sakāms attiecībā uz pašnodarbinātām personām, un es vēlos izskaidrot vienu tādu svarīgu lietu, ka mūsu finanses dzīvo dzīvi līdz ar mums, un arī mūsu vajadzības un vēlmes mainās, un dažreiz mums ir nepieciešamas izvēles, lai veicinātu saimniecisko darbību, kas pēc tam ilgtermiņā mums ļaus nopelnīt vairāk, bet dažreiz ir tā, ka saimnieciskā darbībā jau, var teikt, iet kā pa sviestu, un tad mēs varam savukārt šos te ienākumus arī virzīt un uzkārt vecumdienām. Tā, es redzu vairāk
vairāk mīnusus, bet ir arī plusi. Jā, tad tā pamata doma ir tāda, ka mūsu ienākumi dzīvo dzīvi, tāpat kā dzīvojam arī mēs, un mūsu vajadzības mainās. Un kaut kādā konkrētajā brīdī mums ir nepieciešamas finanses, lai iegādātos izēvielas, lai saņemtu papildus certifikātu, lai izietu papildus apmācības, lai radītu jaunu produktu, un attiecīgi tad mēs varam ienākošos līdzekļus virzīt saimnieciskās darbības attīstīšanai. Un tā ir tā pamata vajadzība konkrētajā laika periodā. Bet tad, kad mēs to attīstam, un tad, kad mēs esam savu produktu pakalpojumu zināšanas realizējuši, kas ļauj mums monetizēt, kas ļauj mums palielināt mūsu ienākumus, tad mēs varam pieņemt lēmumu, ka mēs sāksim jaudīgāk uzkrāt savām vecumdienām. Un ar šo es vēlos aicināt jūs arī ar savām finansēm strādāt atbilstoši jūsu konkrētā brīža vajadzībām. Un, kā arī minēja Lauris, pašnodarbinātām personām ir arī tā, var teikt, priekšrocība, tas pluss, ka viņi var paši izlemt. Tieši tā. Labi, virzamies uz priekšu, un tad, kādas tad ir tās prognozes? Ko tad mēs varam pastāstīt mums, kādas ir prognozes? Jā, bet pirms mēs sākam, jāsaprot, kas notiek šodien. Un šobrīd Latvijā vidējā pensija ir 530 eiro. Kāds teiks daudz, kāds teiks maz, tas ir viss atkarīgs no tā, kā mēs iepriekš bijām strādājuši. Un šobrīd cilvēks, kas ap 30 gadiem uzkrāja tikai un vienīgi 1. un 2. pensiju līmeni, tad obligāto pensiju, saņems labākajā gadījumā pusi no pēdējās algas. Un kādam var pietikt, kādam nepietikt, bet ir pieņemts, ka pietiek ar 70%, lai mēs dzīvotu ar dzīves stilu, kas mums baigi nav mainījies. Ja? Un attiecīgi jāsāk domāt kaut kas pašiem, ko darīt. Un noteikti arī nākamajā webinārā uzzināsiet vienotām iespējām, bet konkrēti par obligāto pensiju. Un liekas, puse, paskatoties uz lielo skatuvi, jeb to, kā mums veicies ar citu valstu salīdzinājumu, nav maz tik traki. Tātad, ko mēs redzam? Šeit ir starpība starp pēdējo algu un saņemto pensiju, tā teikt, procentuāli. Tad, piemēram, Latvijā ir 55%, ja? Mana alga bija 1000 eiro, es pensijā saņemšu 550 eiro. Tāda tā loģika. Un, protams, mums patīk salīdzināt visu ar kaimiņiem, pirmām kārtām, un, jā, kā redzam, Igauniem un Lietuviešiem ar šo statistiku tik ļoti neveicās. Starp citu, iepriekš Igauni mums bija priekšā. Kas tad notika? Pirms gadiem Igaunija atļāva izņemt 2. pensiju līmeņa kapitālu. Un lūk arī izrotošās sekas no tā. Un, ja paskatāmies arī zem, tur mums kur ir Vācija, Čehija, ASV. Un tā kā, jā, tur algas ir vienkārši citā līmenī, bet sistēma kā tāda strādā. Mēs neesam nekādi unikāli saviem 3 līmeņiem, tas ir visur. Tas ir pilnīgi normāli, un nevienā valstī valsts pensija nav nekas ekskluzīvs, bet gan svarīgs, lai nodrošinātu savas vecumdienas. Lūk, virzamies uz priekšu, un tad, kā tad izvēlēties? Jā, kā tad izvēlēties 2. pensiju līmeņa ieguldījumu plānu? Un mēs arī ar sekotājiem pārunājām šo jautājumu par šo te izvēli, jo tiešām varbūt tajā pirmajā reizē, kad mēs skatāmies Mana pensija LV mājaslapu, mums rodas vairāki jautājumi, uz kuriem mums ir grūti atrast atbildes. Un tā ir, ka mūsu prāts arī tiklīdz viņš saskarās vairāk kārt ar kaut kādiem sarežģījumiem, tā mūsu prāts izdod eroru, un ja vēl mums kāds piezvana vai uzraksta īziņu, vai arī bērns pasauc, vai arī kaut kas mums parādās pievilcīgāks, tad mēs aiztaisam ciet no Mana pensija LV, jo prātam ir tieksme iet ar mazāk pretestību. Un es neesmu unikāla persona. Es esmu vidējais spēlēkais latvietis, un arī šo piedzīvoju. Atvēru Mana pensija LV, ieraudzīju visu, kas tur ir, un sākotnēji aizvēru ciet. Bet priekš sevis es sapratu, ka nē, es šo ceļu vēlos iet, jo es eju ceļu uz finansiālo neatkarību, un finanses vecumdienām ir ārkārtīgi svarīgs. Un es sevi
apsēdināja pie datora un teica, Alina, izveido struktūru. Un, ja mēs sistemātiski pieejam pie pensiju otrā līmeņa plāna izvēles, tad mēs varam sadalīt šo te izvēli 4 galvenos blokos, kam mums ir jāpievērš uzmanība. Pirmais, mums ir jāpaskatās, kā pārvaldītājs iegūda līdzekļus, jeb kādu stratēģiju viņš izmanto, jo atbilstoši tam, kāda ir tā stratēģija, var arī mainīties komisijas maksas. Es par stratēģijām vēl nedaudz vairāk pastāstīšu, un kādēļ tas komisijas maksas var būt lielākas vai mazākas, bet tas pirmais, kā iegulda, kāda ir ieguldīšanas stratēģija. Otrais, kur iegulda, jeb kādos finanšu instrumentos iegulda pārvaldītājs, un šis ir tas otrais bloks. Jo ņemot vērā finanšu instrumentus, mēs arī pirmajā webinārā izrunājam ar jums, ka finanšu instrumentiem ir atšķirīgi riski un arī priekšrocības un ir trūkumi. Un ņemot vērā mūsu termiņu, cik daudz mums ir palicis līdz pensionēšanas vecumam, mums ir svarīgi arī paskatīties, kur pārvaldītājs iegulda līdzekļus un kādi tur ir finanšu instrumenti, ņemot vērā risku, jo termiņa sākumā mēs izmantojam risku, lai varētu kapitālu palielināt, bet termiņa beigās mums šis risks ir jāsamazina, jo pamatu uzdevums ir saglabāt uzkrāto kapitālu. Trešais bloks, cik tas maksā, jeb komisijas maksas, jo es arī jums minēju pirmajā webinārā, ka attiecībā uz komisijas maksām no tām nav jābaidās, bet tās ir jāprot izvērtēt. Un ar komisijas maksām mēs varam arī savu kapitālu vairot, jo maksājot mazāk komisijas maksās un atbilstoši arī izvēloties plānu, mēs varam arī savu kapitālu saglabāt. Un 4. bloks ir kādi rezultāti. Tad mums arī jāpaskatās tieši ilgtermiņā, ar kādiem rezultātiem strādā konkrēts pensiju plāns. Un par šiem 4 blokiem Lauris mums pastāstīs detalizētāk, bet es aicinu jūs, tie, kas vērtēs, tie, kas pēc šī webināra ir paņemuši grožus savās rokās un vēlas sakārtot savus finanses priekš vecumdienām, es aicinu tieši šo pieeju izmantot, sadalīt to visu izvērtēšanu šos 4 blokos. Kā iegulda, kur iegulda, cik tas maksā, kādi rezultāti? Labi, tad sākam ar pirmo. Tātad, kā iegulda? Aktīvi vai pasīvi? Jā, kā iegulda, aktīvi vai pasīvi. Un pirmajā webinārā es jums jau minēju šo te atšķirību, kas ir aktīvā investēšana un kas ir pasīvā investēšana. Un tajā brīdī, kad jūs skatāties, kā iegulda, kādu stratēģiju izmanto, jūs varēsiet redzēt, jo prospektā pārvaldītājs apraksta, kādu stratēģiju viņš pielieto. Par prospektu es jums arī turpmāk pastāstīšu, jo tur arī ir sistēma, kas palīdzēs jums saorientēties tajā dokumentā. Un pasīvā investēšanā es jums stāstīju, Lauri, atgriezies man atpakaļ. Jā, šeit. Jā, un pasīvā investēšana es jums stāstīju, ka tās ir regulāras, sistemātiskas darbības atbilstoši stratēģijai ar mērķi pieļaut pēc iespējas mazāk kļūdas un vairot kapitālu līdz ar globālās ekonomikas attīstību. Tad šī pieeja mums ļauj audzēt kapitālu līdz ar globālās ekonomikas attīstību. Savukārt aktīvā investēšana nozīmē, ka tas ir aktīvs darbs, aktīvu pārdošana un pirkšana, aktīvu pozīciju ieiešanas meklēšana, un kā rezultātā tāds pamatmērķis ir apsteigt tirgu, gūt lielāku peļņu, bet mēs zinām, un tas ir arī pierādīts statistiski, tur, kur ir veiktas vairākas darbības finanšu tirgu, tur ir arī lielāka iespēja kļūdīties, un ja mēs arī skatāmies vēsturiski, tad aktīvā investēšana neapsteidz pasīvu investēšanu, un tieši otrādi, investējot pasīvi, mēs varam ar mazākām piepūlēm vairot savu kapitālu. Un šajā sakarā mēs arī izvēlamies vienu citāti, kur es vēlos jums arī nolasīt. Un kopumā vispār Džons Bogls ir cilvēks, kas ir par saprātīgu investēšanu. Un tā pieeja, kur ir viņa kā reiz arī balstās uz to, ka veiksmīga ieguldīšanas formula ir kļūt par visa akciju tirgus īpašnieku, ieguldot indeksu fondos. Un pēc tam nedarīt neko, vienkārši turpināt savu iesākto ceļu. Un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs ieguldam, kad līdzekļi tiek ieguldīti visā akcijas tirgu, tad līdz ar globālo ekonomiku mūsu kapitāls arī aug. Tas, kas mums atliek, vienkārši iedot laiku, jo šai pieejai tas liels plus ir kā reiz
laiks. Un es arī izmantošu iespēju un arī pateikšu, ka Indexo sadarbībā ar Investoru klubu ir iztulkojuši Džona Bogla grāmatu, kas saucās par saprātīgu investēšanu. Es šo grāmatu izlasīju jau pirms vairākiem gadiem angļu valodā, un tā grāmata, es viņu tiešām silti iesaku visiem, kas vai nu vēlas sākt neatkarīgi investēt, vai arī vēlas saprast par investēšanu kā tādu un par pieejām. Grāmata viegli lasās, un viņa parāda to būtību, kas attiec uz finanšu tirgu un par šo te saprātīgu pieeju, kas ļauj mums strādājot, dzīvojot ģimenēs, veidojot attiecības, audzinot bērnus, nodarbojoties ar hobijiem, vienalga savu kapitālu audzēt un veidot uzkrājumu ilgtermiņā. Un es varbūt arī palūkšu mūsu webināru moderātoru, lai viņi ieraksta mums komentāros grāmatas nosaukumu, lai jums paliek vizuāli, tad par saprātīgu investēšanu Džons Bogls. Labi, dodamies tālāk. Tad otrais svarīgais jautājums pensiju otrā līmeņa plāna izvēlē ir, kur tad iegulda? Un šeit ir stāsts par akcijām un obligācijām. Pieļauju, pirmajā webinārā jūs jau dzirdējāt šādus terminus, iemācījāties. Un tas princips, tas vienkāršākais, kā cilvēki to var saprast, ir pēc viņu vecuma. Tātad paskatāmies, saskaitam, cik dzimšanas dienās mēs esam savās bijuši, un tad arī pēc tā mēs varam izvēlēties šīs te grupas. Un loģika tāda, kamēr esam jauni, mēs izvēlamies aktīvākus plānus, kas arī ir svārstīgāki. No svārstībām nevajag baidīties, tad citu. Un vienkārši ļaujam mūsu samaksātiem nodokļiem augt mūsu otrajam pensiju līmenim. Un attiecīgi, kad jau tuvojamies pensijas vecumam, mēs pārējām uz mērenākiem, kur jau tas obligācija īpatsvars ir lielāks, lai šo sakrāto bagātību mēs nosargātu pret šīm īslaicīgām svārstībām. Ko arī tālāk webinārā es parādīšu, kā tas vispār izskatās arī praksē. Tātad, kamēr jauni vairojam savu kapitālu, kad tuvojamies pensijas vecumam, mēģinam to nosargāt. Tālāk nākamais prospekts. Jā, nākamais prospekts, bet kā es, kamēr tev klausījos, es nodomāju, varbūt pajautāju mūsu auditorijai, kurā vecuma grupā viņi ir atgriez mums iepriekšējo slaidu, lai uzraksta auditorijā, kurā vecuma grupā viņi šobrīd ir. Rakstiet 16-50, ja esat šajā vecuma kategorijā, 47-57, ja esat šajā un 55+, ja esat šajā. Es pat personīgi esmu vecuma kategorijā 16-50 un izmantoju aktīvu plānu, izmantoju šo pieeju, ka sākotnēji es kapitālu jaudīgi uzkrāju un tuvojoties pensionēšanas vecuma beigām, es pāriešu citā plānā un jau sākšu šo kapitālu vienkārši saglabāt, izvēloties tos instrumentus, kur ir tās svārstības jau mazākas. 16, 50, 47, 57, tā mums tā auditorija ir tiešām ļoti dažāda. Par to liels prieks. Super. Jā, vairums, protams, ir 16-50, bet tas es attiecībā uz jauniešiem, zinu, Laura, attiecībā uz jauniešiem vienmēr viņiem saku, un arī brāļmeitai pateicu, tu esi laimīga, jo tev ir tas, kas nav vairs man, tev ir laiks. Un laiks īstenībā attiecībā uz uzkrājumu veidošanu padara brīnumus, un arī attiecībā uz pensiju otro līmeni, pat cik es daudzus gadus neesmu izskatījusies, kas notiek manā pensiju otrā līmeņa plānā, es biju patīkami ieraudzīt savu uzkrājumu, un es arī sapratu, ka es pati īstenībā neizdarīju neko. Ja, tā summa vienkārši uzkrājās. Jā, un tagad parunāsim par prospektu. Un vēlos jums pastāstīt, ka dokuments, kuru jūs varat atrast mana Pensija LV mājaslapā, tur, kur ir informācija, kas ir domāta ieguldītājiem, tur zem katra plāna ir pieejams arī prospekts, kuru varu lejupielādēt un ar kuru var iepazīties. Ir tā, ka informācijas gana daudz, un tā struktūra ir tāda, ka viņā varbūt no pirmā tā skatu punkta var arī nedaudz pazaudēties, bet daudz mani pazīst kā sistēmas cilvēku, kurš visam cenšas sameklēt savu struktūru un savu sistēmu, jo tas vienkārši
atvieglo. Un es vēlos arī jūs iedrošināt šos prospektus pētīt un šos prospektus lasīt, un tāpēc arī vēlos pateikt, ka lūdzu skatieties uz šo prospektu kā uz dokumentu, kas sastāv no blokiem. Un tad jums nav vajadzīgs šo dokumentu pētīt cauri visu, bet jums ir svarīgi pievērst uzmanību konkrētiem blokiem. Un sākotnēji, kad jūs atversiet prospektu, jūs redzēsiet, ka katrs pārvaldītājs apraksta informāciju, kas ir saistīti ar ieguldījumu plānu un ieguldījuma mērķi. Un tur jūs varēsiet atrast informāciju, kādu stratēģiju pārvaldītājs izvēlas. Jūs varat arī atrast, kādos finanšu instrumentos pārvaldītājs līdzekļus iegulda. Un tas, kā reiz arī ļaus jums saorientēties attiecībā uz risku un arī ļaus saorientēties arī procentuāli daļās, kādos finanšu instrumentos un kādos gadījumos pārvaldītājs iegulda. Un nākamajā slaidā es vēlos jums arī pateikt, ka sadaļā katrā prospektā ir arī sadaļa par risku, ar kuru es arī aicinu jūs iepazīties. Un šajā sadaļā, kur ir risks, jūs varat izlasīt, kādi riski pastāv. Mēs ar jums pirmajā webinārā jau izrunājām sistemātisku un nesistemātisku risku, un arī prospektos ir atrunāts par riskiem. Lūdzu, izlasiet, un tad jūs redzēsiet, ka pārvaldītājs ar savām darbībām veic darbības, kas katru no riskiem samazina. Un tad šajā prospektā, šajā riska blokā ir aprakstīts, kāda riski pastāv un kādā veidā pārvaldītājs samazina šos riskus. Un tā jūs arī sapratīsiet, ka pārvaldītājs rūpējas par ieguldītāju līdzekļiem un darbojas viņu labā. Un nākamajā slaidā es vēlos jums arī pateikt, ka vēl viens bloks ir komisijas maksas. Un komisijas maksām ir jāpievērš uzmanība tad, kad jūs vērtējat vienlīdzīgus plānus savā starpā, jo maksājot mazāku komisijas maksu, attiecīgi mēs varam vairāk saglabāt. Un komisijas maksas, es aicinu jūs skatīties uz to sadaļu tajā prospektā, kur ir aprakstīts, kāds ir gala komisijas maksas. Ja, un tad, jo pastāv dažādas, un arī Lauris mums izstāstīs, ka ir tiešas, netiešas, mainīgas, ja tā kā Lauris jums to izstāstīs, bet šajā te, kur ir maksājumi, šajā blokā pievēršat uzmanību komisijas maksām un tieši gala komisijas maksām. Un jūs arī varat redzēt, ka pārvaldītājs, piemēram, ja rodas iespēja, tad pārvaldītājs arī izskata iespēju komisijas maksas samazināt, bet pārvaldītājs arī atrunā, ka vairāk par šo te gala komisijas maksu ieguldītājiem nav jāmaksā. Un ar šo es gribēju jūs vienkārši iedvesmot un iedrošināt, nebaidīties no prospekta izvērtēšanas un šo te procesu sadalīt blokos, un tad attiecīgi jums būs vienkāršāk saprast un vienkāršāk izvēlēties to plānu, kas der tieši jums. Jā, kā jau Alīna minēja, tad, cik tad tas viss maksā par komisijas maksām. Un šeit ļoti vienkārši ir parādīts, kā veidojas mūsu komisija, tad ir tiešās un netiešās izmaksas. Tātad, jā, pārvaldītājs strādā, viņš pērk un pārdod akcijas, fondus, uztur šos te kontus, strādā profesionāli, dara savu darbu, un tas ir tikai pilnīgi normāli, kad ir šādas izmaksas. Otrais ir fiksētā plus mainīgā likme. Visiem ir fiksētā, un atsevišķi dažiem pārvaldītājiem ir mainīgā likme. Tad arī pievēršam uzmanību, kas iet tur mainīgo, kas fiksēto. Un, tur tas viss tajā prospektā un pamatinformācijas dokumentā ļoti vienkārši un ātri apskatāms. Bet vispār globāli, kā mums ir gājis ar komisijas maksām, 11 gadus ir gājis diezgan dārgi. Tātad, pirms tirgu ienāca Indexo, Latvija maksā visaugstākās komisijas, salīdzinot ar visām attīstītākajām valstīm. Ātri var ierakstīt plus vai mīnus pārsteidz, ar plusu mīnusu nepārsteidz. Bet tieši tā mēs šobrīd maksājām, bet pirms 6 gadiem, kad tirgu ienāca Indexo uzreiz pusi zemākām komisijām, šodien mēs maksājam 3 reizes mazāk. Tad vidējā komisija valstī ir 0,5%, 1,5% vietā. Un arī valsts šeit ir pielikusi savu pirkstu. Un šobrīd maksimālā komisija, ko var piespriest par pensiju plānu, ir 1,1%. Tad šādi laiki par ultra augstām komisijām ir beigušies. Tālāk, tad
Bet pats galvenais jau rezultāti, ja? Kā tu to visu izvērtēt. Un šeit ir tabula no valsts mājaslapas Mana pensija LV, aktuālie dati zem 2. pensiju līmeņa, kur tad ir kategorija, pensiju plāna nosaukums un dažādi cipari. Šie cipari ir šis te rezultāti, tad ienesīgums procentos gadā dažādos laika periodos. Arī mēs iesim praktiskajā daļā cauri Mana pensija LV, tad redzēsiet, kas tie par periodiem, bet tad attiecīgi, redzam, cik plāns katrs ir nopelnījis kādā periodā. Un arī tie sarkanie cipari pa labi, tas ir kopējais kapitāls šajā pensiju plānā, un tad aiz tā vēl pa labi ir kopējais dalībnieku skaits. Varat redzēt, kur ir populārākie pensiju plāni. Bet labi, laiks laikam jautrākajai daļai, interesantākajai daļai un praktiskā daļa. Jā. Tāpēc aicināšu katru sagatavot telefonu un Smart ID. Kāds to var darīt arī caur datoru, viss kārtībā, bet lielāks fokus būs tad, kad jūs paņemsiet savus telefonus. Un es ar jums to darīšu kopā, lai arī justu līdzi un turētos. Un, ja tā, ka tas, ko mēs šodien skatīsimies, ir tas, cik mēs reāli šodien esam iekājuši. Gan 1., gan 2. pensiju līmenī. Parādīšu arī praktiski, kā var sakārtot mantojamību. Starp citu ir iespējams mantot pensiju 2. līmeni. Un tad arī redzēsim, kas vispār ir mūsu esošais pensiju plāns un kāda ir bijusi peļņa. Un neraizēties, šo es darīšu gana lēni, bet ja kādam vēl būs par strauju vai kā, šo visu varēs redzēt ierakstā. Un kur jūs arī varēsiet mierīgi piespiest pauzi, izdarīt visu caur Latviju LV un turpināsiet savā tempā. Bet tie, kas vispār var ierakstīt tagad plusus, visi tie, kas ir sagatavojušies Latvija.lv, es jums arī iešu kopā. Es pareizi saprotu. Mēs ejam Latvija.lv portālā, es darīšu arī līdzās. Mēs ejam portālā Latvija.lv. Un tad mums vajag iereģistrēties, izmantojot savu Smart ID, mums tur ir jāpiereģistrējas. Un tad mēs arī ar tevi sagaidām ar tevi komentāros, kad mums parādās plusiņi, ka cilvēki šo darbību ir izveidojuši. Tā, rakstat plusu tie, kas ir ielogojušies Latvija LV. Kas tur ir arī pamācība? Kur pie e-pakalpojumiem ir VSA informācija un pakalpojumi. Un tie, kam ir telefonu, uzspiežam uz e-pakalpojumiem, un tur parādīsies tā pati poga. Tālāk atzīmēt augšā ķeksi par portāla lietošanas noteikumiem, un tad izvēlēties ērtāko veidu, kā šo darbību veikt, un tad plusus gaidam šeit. Šeit tad varētu būt tāda sagaidīšana. Jā. Tā, es neiegāju pagaidi. Jā, es arī ne. Tā, kur man viņi ir? Tā, ok. Es esmu šajā te vietā. Kā tur ar plusiem veicās? Plusi. Es redzu, ka ir, Es redzu, ka plusi iet. Jā, tad atzīmējam sevi kā privātpersonu, jo dažiem tur būs juridiska persona, bet atzīmējam kā fizisku personu, spiežam turpināt, un tad šeit atkal būs vēl viena lapa par lietošanas portāla noteikumiem. Ja kas lejā ir ķeksis, un tad spiežam pogu uzsākt. Un tad, kad ielādēsies, arī es šodien gāja labi, es no rīta jau arī gāju, testēju, kā iet. Šodien ir labā diena Latvijā. Vai? Ja jums mazums rodās kaut kāda kļūda, piemēram, 500, vai jebkurā gadījumā jums parādās mazs rāmīts ar Latviju LV, kad nav ielogojušies, sākat vienkārši no sākuma. Un tas būs vieglākais veids, kā to izdarīt. Lūk, man arī lādējās salīdzinoši ilgi. Alīna, kā tev veicās? Vot tikai tagad. Okay. Tas nozīmē, ka iet, bet vajag laiku. Starp citu, pensija kopā, 2. līmeni, mēs krājam 1,3 miljonu cilvēku. Tāpēc, iedomājieties, cik liela ir tā databāze, kamēr atradīs mūsu izrakstu. Un, Tā, es ielogojos tajā
brīdī, kad es ielogojos, kur ir man tālāk iet? Tu esi VSA informācija un pakalpojumi, jā? Jā. Tu sāk otru ceļu, jā, tad es parādīšu, tad, lai tu tiec arī līdz. Tad, jā, un es spiešu uzsākt. Jā, uzsākt, un tev uzreiz parādīsies šis te. Jā, un tad kopīgi tad sagaidam visus šajā lapā. Es ceru, ka tev ielādēsies. Jā, tagad lādējas. Jā, tur tas baltais ekrāns ir. Okay. Plusi ir, ja tev jau ir, tad es domāju, ka mēs varam pamazām virzīties uz priekšu, jo plusus sarakstījam. Sarakstiet plusus, ja jūs esat tikuši līdz šai lapai, kas šobrīd jums ir slaidā. Jā. Es pamēģināšu vēlreiz. Tā, kāds uzrakstīja, ka griež, bet nelaiž. Man īstenībā arī uz doto brīdi griež, bet nelaiž. Vai tik nav tā, ka mēs esam tik daudzi, kas vienlaicīgi iet? Bet tā. Jā. Pretendējam uz serveru, kā saka, pārslodzi, kas ir parasti 1. martā, iesniedzot nodokļu pārmaksas. Tā, tas ir ok. Tā ir normāla praksa arī mums ikdienā, tā kā bez pārstāvjiem. Not healthy upstream. Man parādījās jauns erors, es attiecīgi pats sāku no jaunie pakalpojumi, VSA informācija, un kas jau uzsācis, un tad... Jā, no healthy upstream. Mēs iespējams tikko salauzām Latviju. Jā, man rādās no healthy upstream. Jā, labi. Es domāju... Jā, jo būs pieejams ieraksts, un attiecīgi es ļoti, ļoti iesaku katram izklišķināt pēc tam caur pauzēm un iziet šīm darbībām cauri, lai jūs varat saprast, kur un kā jūs varat redzēt šī brīža pensiju 2. līmeņa uzkrājumu un arī attiecīgi redzēt visus pārvaldītājus un veikt arī atbilstoši nepieciešamās izvēles. Laura man arī rāda kļūda. Daram tā, ka tu caur slaidiem parādīsi. Jā. Caur slaidiem parādīsi, un tad cilvēkiem būs skaidrs. Tad tajā brīdī, kad es gribu vienkārši rezumēt, lai tiešām mums ir tā informācija, kas ir soli pa solim skatītājiem iedota. Tajā brīdī, kad skatītājs mums iet Latvija LV, tad ielogojās un tur, kur ir e-pakalpojumi, izvēlās VSA. Jā, izvēlas. Izvēlas VSA, informāciju un pakalpojumu. Un tad attiecīgi viņš tiek šajā lapā, kas uz doto brīdi mums ir uz ekrāna. Jā. Lūk, šeit parasti cilvēki ir pārsteigti un uzzina par sevi daudz ko jaunu. Kā piemēram, cik gadus jau ir nostrādājuši un kā man patīk teikt motivācijas ciparu, cik tad līdz pensijai ir atlicis. Tālāk mēs šeit redzam mūsu pensiju 1. līmeņa uzkrājumu, tad atcerēsimies. Solidaritātes princips, valsts indeksācija un paši neko ietekmēt. Nevaram tikai priecāties par uzkrājumu pieaugumu. Atkal 2. līmenis, 6%, veidojam savu kapitālu, kāds no pārvaldniekiem to iegūda. Un tā kā tēma ir 2. līmenis, tad spiežam arī skatīt vairāk. Jā, tad es jau runāju laikam ar tiem, kas ir ierakstā. Un šeit mēs redzam 3 dažādus ciparus. Tad vidējais cipars ir tas, kur tie 6%, ko mēs paši esam iemaksājuši no savām sociālajām iemaksām. Atkal cipars pa labi ir tas, ko mūsu pensiju pārvaldītājs vai pārvaldītāji ir nopelnījuši papildus. Un tālāk, tad pirms dodamies tālāk uz to kreiso pusi, pastāstīšu par mantojamību. Un ir tā, kad šajā konkrētajā piemērā ir mantojamība jau izvēlēta kādam, bet zem man izvēle, ja nemaldos, tur rakstīts, izvēle nav veikta. Jā, un šī būs praktiskā daļa cilvēkiem ierakstā, kas varēs sakārtot savu mantojamību. Tad ir tā, ka pirms vairākiem gadiem indeksots ar manu Balss LV panāca to, ka pensiju 2. līmeņa kapitālu ir iespējams mantot. Jo šobrīd pēc noklusējuma tas aiziet valstī un vienkārši agrāk nebija izvēles. Un šobrīd izvēle mums ir. Un spiežot pogu mainīt, mums ir 3 izvēles. Pirmā, kas šobrīd mums ir pēc noklusējuma, ja paši neko neesam izvēlējušies, ir atstāt valsts pensiju speciālajā budžetā. 2. Tātad pievienot konkrētās personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumā, tad nodot 2.
personai, ja viņi tajā izrakstā. Un šeit atkal var pabrīdināt, jāzina no galvas personas, kurš vai jāzina, kur paskatīties. Un trešā opcija ir nodot civilu likumu noteiktajā kārtībā. Tātad dzīves biedrs, bērni un tā tālāk un tā joprojām līdz kādam radiniekam jau tas arī tiks. Un šeit naudu var dabūt uzreiz. Priekšā neteikšu, nedrīkst, bet tad, ja esam izvēlējušies, atzīmējam e-pastu vai SMS, ko no valsts saņemsim, tad par veiksmīgu e-pakalpojumu izmantošanu, un arī tad 2 ķekšķi treknrakstā, kur tad, varat arī izlasīt. Un tālāk pogu turpināt, un tad, kad ielādēsies, spiežam pogu nosūtīt iesniegumu. Nu, lūk, mantojamība ir sakārtota. Tieši tik vienkārši. Atkal, mantojamība parādījās citā logā. Attiecīgi, jums jāskatās uz veco logu, kas jums ir bijis. Atkal atgriežamies uz šo te mūsu pensiju 2. līmeņa detalizēto izrakstu. Un šeit pa kreisi, jūs redzat savu pensiju plānu, kurš jums šobrīd ir, un virs tā arī tad ieguldītās summas un uzkrājuma pieaugumas summa. Tātad jūsu ieguldītais plus nopelnītais. Ja, tieši tik vienkārši, un tas veido kopēju jūsu pensiju 2. līmeni. Nu, lūk, tā kā daudz laikam joprojām ir mistērija, kas tur notiek, ja kāds pēkšņi tiek iekšā komentāros droši var ierakstīt, bet ceru, ka Zin, kā es visu laiku cenšos, es visu laiku apdētoju to lapu un man neizdodas. Katru reizi viņš man met ārā, ka ir kļūda. Jā, un es arī redzu, ka moderators arī ir ierakstījis, ka aicinam šo te praktisko daļu tiešām obligāti iziet cauri ar ieraksta palīdzību, lai jūs zināt, gan kāds ir jūsu pārvaldītājs, gan arī jūsu uzkrājuma apmēru. Jā, tie, kas varbūt, reti, kurš zinās, vienkārši 222. e-pakalpojums strādā, bet tas tāds mums tāds iekšējais jociņš. Labi, ceru, ka vairums zina, kas viņiem ir par pensiju plāniem, un šeit tad varēsim jau dzīvajā salīdzināt pensiju plānus valsts mājaslapā Mana pensija LV, un tagad es mēģināšu ļoti skaisti no viņas es esmu jau. Jā, tad praktisko daļu iziesiet ar ierakstu, un tagad Lauris parādīs, kā salīdzināt pensiju plānus portālā Mana pensija LV, un Lauris ies iekšā portālā. Es esmu, man ir redz. Jā. Ļoti labi. Kamēr es stāstu, kas šeit vispār, kas nozīmē, tie, kas zina, varbūt ierakstiet komentārā savu pensiju plānu, lai būtu interesantāk salīdzināt. Un tātad, valsts mājaslapa Mana pensija LV, kur tad konkrēti par pensiju 2. līmeni ir dažādas sadaļas, tie ir vienkārši globāla informācija, šeit ir aktuālie dati, tā tabula, ko mēs redzējām iepriekš. Bet man ikdienā vislabāk patīk salīdzināt ieguldījumu plānus dažādos laika periodos, kur tad var redzēt arī vizuāli, kā līdz šim šī mūsu nodokļu nauda ir augusi. Un es šeit atzīmēju pēdējos 5 gadus, jo 5 gadi ir gana ilgstermiņš, un otrais šie 100% aktīvie plāni, kur arī daži no jums atzīmējās, viņi valstī parādījās tikai pirms 5 gadiem. Šeit konkrēti ir tas, kā pa 5 gadiem ir strādājuši indeksotais pensiju plāni. Šajā tabulā var salīdzināt maksimāli līdz 10 plāniem. Redzat, cik mums viņi kopā daudz ir. Nu, lūk, un varbūt tad ar Alīntu var man nosaukt, varbūt kādus vēl man... Tā, es gaidu. Uz doto brīdi ir izsūtīti 2 plāni, tā kā es aicinu skatītājus uzrakstīt komentāru sadaļā labajā pusē jūsu šī brīža pensiju 2. līmeņa plānu, jo Lauris mums tagad tiešraidē parādīs, kā plānu savstarpēji salīdzināt un ko vērtēt. Man uz doto brīdi parādās SEB indeksa plāns un SEB aktīvais, ko ir uzrakstījuši. Tā parādās Swedbank dinamiskais, tā parādās indekso, bet laikam mums tā indekso dinamiskais, indekso aktīvais. Tu tiec līdzi? Jā, viss forši, es gaidu nākamās. Swed stabilitāte. Labi. Swedbank dinamika. Ir. Tā, tie, kas raksta indekso, tad laikam ir jāpieraksta arī klāt indekso plānu. Es to visus pēc noklusējuma atliku, viss kārtībā. Tā, Luminor ilgtspējīgā nākotne 1648.
Nākamais ir INVL maksimālais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, vēl vienu. Jā, vēl vienu. Jā, Swedbank 1990 plus CBL aktīvais ieguldījuma plāns. Swedbank ieguldījuma plāns 1980 plus. Ļoti labi. Pirmie 10, tālāk jums būs mājas darbs, jā, atzīmēt savu pēdējos 5 gadus. Un tā. Tātad, jā, šeit tad mēs redzam 3 Swedbank plānus. Starp citu, šie te ir ļoti līdzīgi plāni pēc rezultātiem, tad, ja nebija jūsu vecums, tad starp citu ir līdzīgi. Pārējais, jā. Tālāk par citiem es arī pakomentēšu, jo šeit arī grafika, tātad šie te redzam, piemēram, konkrēti par Luminoru, viņi atvēra šo plānu 29. jūnijā, un ir tā, ka nav korekti skatīties tik īsu laiku, tā kā, ja mēs ņemtu, tad mēs skatītos, tiešām īsāk laiku, tad salīdzināt to, cik tagad mēneši pagājuši. Tas tāds par Luminoru, bet liels prieks, paldies Luminoram, kas padara šos pensiju plānus daudz pārskatāmākus, kur tiešām arī uzrakst šos vecuma grupas. Bet, ko tad mēs te varam redzēt? Sākumā par trendiem, pirms iedziļinamies procentos, redzam, ka šeit notika. Šis ir Covid. Ja, tad varam arī, ja iedziļinās, piemēram, nekur stabilitātes plāns, ja, un zaļais ir indekso konservatīvais, tad šie konservatīvie plāni ir daudz mazāk reaģējuši uz šo tirgus kritumu nekā, piemēram, šie te aktīvākie plāni. Tā kā, tas kā piemērs, piemēram, kur mēs stāstījām par šiem te kapitāla nosargāšanu. Un priecīgi ir tie, kas tajā 20. gadā devās pensijā un bija konservatīvajos plānos, jo tirgumu vajag laiku, lai viņš atkoptos. Lūk, un tad jā, šeit ir ļoti diversificēti, var redzēt, kā šie rezultāti bijuši, un šeit tad var redzēt šīs izmaiņas. Un gan, piemēram, gan indekso konservatīvais plāns, gan Swedbank stabilitāte, kas tad abi ir stabilitāte, tikko pārgājusi citu kategoriju, ir arī tad vairāk ar šī te obligācijām, kur tad jā, šie rezultāti ir bijuši mīnusā. Ja kādam būs interese, arī varēšu jautājumu sadaļā atbildēt. Tālāk, jā, šie visi plāni ir par kategorijām. Piemēram, Swedbank dinamika, SEB aktīvais plāns, indeksā izaugsme ir liekami arī vienā kategorijā, kas ir aktīvie plāni uz 50%, tad atceries 47, 57. Un šeit var redzēt, piemēram, dinamika nopelnīta 6% pa 5 gadiem, SEB aktīvajā 13%, indekso izaugsmē 21%. Lūk, un man vismaz personīgajā pieredzē pārsvarā strādāju ar cilvēkiem, kas būtu paredzēti šajā te 100% aktīvajos plānos, tad varam skatīties. Jā, tad Swedbank 90 plus 31%, SEB indeksu 47, gan 48%, Luminoram, jā, pats sākums viss kārtībā, Rekurien vēl maksimālais 31%, un jā, indekso jaudē 44,6%. Tad, jā, ilgtermiņā, tad 5 gados šie plāni ir strādājuši vislabāk. Un īpaši uzmanības vēlos svērt SEB indeksu un indekso plānam jauda, jo šie abi ir pasīvi ieguldītie plāni, un jā, pasīvā ieguldīšana strādā, šiem plāni ir parādījuši arī, jā, tā teikt, salīdzinoši labus rezultātus. Protams, šie visi ir rezultāti pagātnē, jā, vēsturiskie rezultāti, kas negarantē tādu pašu rezultātu nākotnē, tāpēc arī, kā saka, ir jāsaprot tas princips, kā tas viss strādā. Lūk, tad redzam, kādas ir tās izmaiņas, plus vai mīnus, saprotam, kā tās kategorijas strādā. Jā, tātad pa pusē aktīvie plāni būs tiešām šeit te pa vidu, jo puse ir akcijās, puse obligācijās. Un tad arī varam redzēt dažādos kritumos un kāpumos, kā tie tirgi ir reaģējuši. Un tad varam saprast, piemēram, ja mēs šodien būtu, piemēram, jā, rekur SEB indeksu plānā, ja, un rekur mums ir jādodās pensijā, būtu diezgan bēdīgi, ka dažiem mēnešiem mūsu pensijas kapitāls kristu par vairākiem procentiem. Tāpēc mēs neviens nākotni paredzēt nevaram,
Tāpēc, jā, sakojam līdz šiem principiem, ko gan mēs, gan arī citi, gan pēc šī dzimšanas gada, vai tiešām arī, kā mēs to darām robežās no dažādām vecuma grupām, darām un vienkārši, pārvaldītājs zina, ko viņi dara. Tas ir galvenais. Un tad iesaku katram paskatīties. Tad ir valsts mājaslapa Mana Pensija LV, kur mēs visi arī pārvaldītāji esam. Un es šo daru katru dienu. Ir jautri redzēt, kā plāni un tirgus kustās. Ceru, ka arī katrs atradīs arī kādu priekšējās tabulās. Labi. Jā, attiecīgi, Laura, es gribētu arī piekomentēt, varbūt tie, kas vērtēs pensiju plānus, tad es aicinu šo te grafiku izmantot, izvērtēt savstarpēji līdzīgus vienādus plānus. Jo uz doto brīdi mēs redzam ļoti atšķirīgus rezultātus, tāpēc, ka tur ir gan aktīvie, gan konservatīvie plāni un arī rādītāji atšķiras. Ja tajā brīdī, kad jūs sāksiet vērtēt un sāksiet salīdzināt, tad vērtējiet nevis visus pēc kārtas, bet atlasiet starp tiem, starp kuriem jūs vēlaties izvēlēties. Jā, un piemēram, labi, šeit vienkārši ir saglabāts, vienkārši arī parādīšu aktuālos datus, kur tad skaisti šie visi plāni ir sadalīti pa kategorijām. Tātad aktīvie plāni 50%, 75%, 100% sabalansētie plāni un tad konservatīvie plāni. Un tie cilvēki no malas, jūs arī varat redzēt tos gadus, ko daži pārvaldītāji pieraksta, tad saprotam, cik daudz mēs esam un cik dzimšanas dienas nosinās. Un tad saprotam to kategoriju. Tā kaut kā. Labi, virzamies uz priekšu. Tā man vajadzētu būt šeit. Un es piespiedīšu to pogu. Šito man vajag nohainot. To turpinām startējumu. Jā, super. Labi. Atgriežoties pie latvija.lv, atceramies, ka tur zem, tās pastīšos, tas ir uz priekšu. Jā, zem mūsu pensiju plāna ir iespēja arī nomainīt savu pensiju plānu. Tas ir diezgan vienkārši arī parādīšu, kā. Tur ir poga mainīt, spiežam droši virsū, un šeit ir poga izvēlēties ieguldījumu plānu. Uzspiežam uz tās virsū, un tur parādīsies visi Latvijā pieejamie pensiju plāni. Starp citu, arī tur parādās sākumā jauni, tā kā apsveicam vairo ar ienākšanu tirgu. Un, starp citu, šeit ir indeksā plāni, kas. Un tālāk, kad esam veikuši izvēli, varam atzīmēt e-pastu vai SMS, ko no valsts saņemsim, līdzīgi kā tas bija mantošanā. Un tad ir divi ķekši, kas ir traknrakstā, ko tad valsts arī prasa, kur mēs apliecinām un esam informējuši. Un tad spiežam vienkārši pogu turpināt, līdzīgi kā mantojumībā, vienkārši spiežam nosūtīt iesniegumu. Un lūk, un tieši tik vienkārši var sakārtot savu pensiju otro līmeni, izvērtējot, kāds pensiju plāns mums būtu piemērotākais, kā, ja viss ir, kā saka, ja viss slikti, ko darīt ar mantojumību, tad tieši tik vienkārši tas ir. Un iedziļinamies, saprotam, ka mums ir šī apzinātā izvēle, un tad jau viss dzīvē būs kārtībā, jo, ja mēs saprotam, kas strādā pensija, mums arī daudz vieglāk ir saprast, kā vispār finanses strādā, jo šis ir obligāti. Labi, no praktiskās daļas pagaidām viss. Un tāds Alīna tādi atgādinājums visiem, atgādinājums visam. Paldies, Laura, par praktisko daļu. Man ir pašai personīgi patiesi žēl, ka mums neizdevās šo praktisko daļu sarīkot tieši raidē, bet es pateikšu vēl 4. reizi, lai tiešām cilvēks iedvesmotu praktisko daļu iziet ierakstā. Uz beigām es vēlos pateikt, ka 1. un 2. pensiju līmenis nodrošinās 30–50% no pēdējās algas pirms pensijas, un es guvu apliecinājumu šim, jo es kā reiz sāku savu ceļu uz finansiālo neatkarību tajā brīdī, kad mamma gāja šo pensionēšanas procesu. Un tā arī ir. Manas mammas pensija uz doto brīdī 50% no viņas pēdējās algas. Un mēs runājām pirmajā webinārā ar jums, ka katram ir jāatrod savs
motīvus, savus mērķus, kāpēc rūpēties par vecumdienām. Jo šis te kāpēc un šī sapratne par darbībām ļauj mums ilgtermiņā būt motivētiem. Ļauj mums šo te maratonu skriet ar prieku, ar baudu. Un kas ir tas labākais, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz savām finansēm ilgtermiņā un kad mēs izmantojam šo te ekonomikas likumu, ka mūsu rīcības un darbības ar finansēm tiek veiktas un tendēts uz ilgtermiņu, tad arī pamainās mūsu dzīves stils un arī mūsu lēmumi kļūst emocionāli baudāmi ilgtermiņā priekš mums un arī racionāli priekš mūsu finansēm. Un dzīves kvalitāte ir viena no tām lietām, pie kurām mēs katrs tiekamies, un tajā brīdī, ja mēs sakārtojam to, ko mēs varam, un tas ir pensiju 2. līmenis, un uz doto brīdī es zinu no statistikas, ka daudzi cilvēki, kas sāk strādāt pirms 2022. gada, ka viņi daudz nejaušības principā tika iemesti konservatīvojos plānos, un pastāv arī, nevis iespēja, bet pastāv arī tāda nianse, ka ja šie cilvēki neiedziļinās un nesakārto savu pensiju plānu, būdami jauni un neizmantos iespējas sākotnēji uzkrāt kapitālu, ka viņi var diezgan lielu dzīves laiku pavadīt konservatīvajā plānā. Un, lai varētu šo dzīves kvalitāti vairot, pensiju 2. līmenis ir viens, un otrs, mums arī ir jāpadomā, kā mēs varam papildus uzkrāt, un mums arī ir jāsaprot, kādi pastāv vēl uzkrājuma veidi ilgtermiņā. Un, lai nodrošinātu pārtikušas vecumdienas, tad ir jāsakārto pensiju 2. līmenis un jādomā arī par papildus uzkrājuma veidiem, lai sasniegtu šos 70%. Un 3. pensiju līmenis ir labs pirmais solis, jo par to, ka cilvēks krāj, viņam arī valsts piemaksā, un šos līdzekļus var arī attiecīgi reinvestēt un jaudīgāk uzkrāt. Un nākamajā webinārā, 3. webinārā, kas notiks 24. oktobrī, 16:00, mēs kā reiz runāsim par 3. pensiju līmeni un arī par citiem uzkrājuma veidiem ilgtermiņā, un arī izrunāsim priekšrocības, izrunāsim trūkumus, un arī attiecīgi katrs varēs saprast, kādu veidu izvēlēties viņam, lai uzkrātu ilgtermiņā un vairotu savas finanses priekš vecumdienām. Jā, ko, laiks, varbūt vienai es nezinu, kas ir aizraujošāk jautājumu un atbildes, vai arī praktiskā daļa. Tur acīm redzot, no skatītāju jautājumiem būs atkarīgs. Jā, mēs pārējām uz jautājumu un atbilžu sadaļu, un tagad mēs ar Lauru esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es redzēju, kā kustās komentāri labajā pusē, tā rāce diezgan jaudīgi gāja, un mums moderators jautājums izliks uz ekrānu, un tad attiecīgi arī mēs varēsim uz šiem jautājumiem atbildēt. Tā, Laura, mums ar tevi jāvienojās, kurš lasa jautājumu? Es varu lasīt. Jā, es lasu. Jā, tad pirmais jautājums ir, vai tiek veiktas iemaksas 1. un 2. pensiju plānā, ja tiek saņemts bezdarbnieku pabalsts? Ok, es varu atbildēt? Jā. Ok, tad pašā bezdarbnieku pabalstā jau ir atbilde uz to, vai jā vai nē. Jo, ja mēs atceramies to tabulu ar citām sociālajām iemaksām, bezdarbnieku pabalsts no kurienes nāk? No citām sociālajām iemaksām. Tātad mēs izmantojam bezdarbnieku pabalstā mēs izmantojam tās sociālās iemaksas. Tad netiek veiktas. Īsa atbilde ne. Kad plānots palielināt 2. pensiju līmeņa iemaksu līdz 8% no darba algas, kā tas bija agrāk? Es nezinu. Varbūt tāpēc, ka mēs abi neesam politiķi, jā, un tas ir politiķu uzdevums, un droši rakstiet mana balss LV vai kaut kā tā, lai šo te panāktu, jo jā, agrāk tā bija, bet cik es atceros, tajā laikā es skolā gāju, tikai no nostāstiem es dzirdēju, ka samazināju uz 6, un
To, lai komentētu politiku, domāju. Jā, es pat cik esmu arī Finanšu izglītības biedrības biedrs, mēs ar kolēģiem savstarpēji arī par šo runājām, un uz doto brīdi šādas sarunas nav. Jo tie, kas cīnās par pieejamāko finanšu vidi Latvijā, un tie, kas rūpējas par to, lai ieguldītājiem būtu iespēja jaudīgi uzkrāt savā vecumdienā, uz doto brīdi šīs sarunas nav veikts, neesmu dzirdējis par šo. Ka kaut kā tuvākajā laikā tiktu plānots palielināt. Jā. Šis ir šis arī bija tas jautājums, uz kuru es nedaudz novirzos no prezentācijas. Alīna, vai tev pašai ir otrais pensiju līmenis, ko pārvalda Indexo? Jā, man pašai ir otrais pensiju līmenis, ko pārvalda Indexo, un es viņu pārslēdzu pirms pāris gadiem, un es kā reiz arī vērtēju rādītājus ilgtermiņā, un arī vērtēju komisijas maksas. Uz doto brīdi mani pašu pilnībā apmierina rādītāji, un uz doto brīdi es neplānoju mainīt. Tā, kāds ir jūsu uzskats, ja Latvijā slēgtu otro pensijas līmeni kā Igaunijā, kad varēja izņemt uzkrāto naudu, lai otro pensiju līmenis būtu brīvprātīgs? Lauri, mēs par šo esam daudz diskutējuši ar kolēģiem, bet varbūt tev ir kaut kas smaigāks. Svaigs skatījums. Jā, kā jums liekas? Igaunijā, kad atvēra šo pensiju otro līmeni, kā jums liekas, kurš bija lielākais ieguvējs? Man parasti patīk teikt, veikals, mašīnu dīlers, inflācija uzauga un tas viss. Mēs pensiju otro līmeni krājam 1,3 miljonu cilvēku. Šeit šodien, kas mēs šobrīd 151 esam, mēs varbūt ļoti labi zināsim, ko darīt ar to naudu. Bet paskatieties plašāk. Ir ļoti daudz cilvēki, kuriem šis kapitāls ir lielākais, kas viņam vispār dzīvē ir un būs. Un atvērt šīs slūžas, cilvēki vairums, ja? Es nesaku par konkrētiem cilvēkiem, bet vairums noteikti sev iešaus kājā, nopirks sev jaunu mašīnu, iztērēs to naudu elektroiekārtās. Protams, arī Igaunijā ir tas, ka viņi investē savos finanšu instrumentos, daļa arī atstāja, ja? Un tas ir ok. Bet, ja mēs paskatāmies plašāk, lūdzu, ne. Tas īstenībā arī lielā mērā būs atkarīgs no finanšu pratības līmeņa sabiedrībām. Tad jābūt diezgan augstam finanšu pratības līmenim sabiedrībā, lai sabiedrība būtu spējīga izvērtēt. Un tik tiešām nauda ir tas, kas mudina cilvēkus darboties, un daudzi uzskata, ka nauda kabatā ir labāk nekā nauda attiecīgajā pensiju līmenī. Un tāpēc mēs arī ar kolēģiem esam pārunājuši, ka tā ir bijusi viena no kļūdām, ko ir pieļāvusi Igaunija. Kāpēc tuvāk pensijai mainīt plānu, ja redzams, ka 5 gados konservatīvie ar mīnusa zīmi? Es varbūt īsumā šo nokomentēšu, ka tā pamata būtība ir tāda, ka instrumenti ar zemāku risku viņiem ir mazāka svārstība. Un attiecīgi, ja mēs ņemam vēsturiskus datus izvērtēšanai, tad krīzes laikā mēs varējām novērot, ka akciju tirgū tā lejupslīde ir bijusi 57%, 27%, 30%. Un tad attiecīgi instrumentiem ar zemu risku tā korelācija ir mazāka un viņiem šī lejupslīde ir mazāka. Un tieši tāda tā apakša doma arī ir uz to brīdi, kad mēs izējam pensijā, mēs saglabājam kapitālu un šie te konservatīvie plāni, viņi ir mazāk svārstīgi un dziļas krīzes vai arī dziļas korekcijas laikā attiecīgi tā lejupslīde viņiem ir mazāk, nav tik liela. Ja, savukārt, ja līdzekļi paliek akciju tirgū, un tas īstenībā ir attiecīgs arī uz neatkarīgu investēšanu, ka tuvojoties termiņa beigām, kapitāli ir jāsaglabā. Un ja līdzekļi paliek akciju tirgū, tad pie dziļas krīzes var redzēt arī mīnus 57% savu kapitālu. Vai ir kādi kritēriji, kurš ir izdevīgāks brīdis, lai mainītu pensiju pārvaldītājus, piemēram, kad tirgus ir augšā un lejā? Lauri, varbūt ņemot vērā, ka tu ikdienā atbild uz jautājumiem un konsultē cilvēkus, varbūt tu vari šo nokomentēt. Jā, mierīgi.
Īsā atbilde nē, jo jebkurā gadījumā mēs esam iekšā tajā sistēmā. Tad nav tā, jā, tirgus svārstās, entuziasti reizi gadā var mēģināt kaut ko izspekulēt, bet ilgtermiņā tas neatmaksājās. Tad tā loģika ir tāda, piemēram, kad ar mūsu privātajiem līdzekļiem, ja, mēs varam gaidīt, kad būs lielais kritums, mēs investējam visu, ko mēs varam un gaidām lielo kāpumu. Atkal šeit, ja mēs paskatāmies uz tām tendencēm, kur tas vizuāli bija mana pensija LV, tā nauda visu laiku kustās. Mums nav iespēja tā kā doties, cashot ārā, ja tā drīkst teikt, un nav. Jebkurā gadījumā šis ir maratons, nevis sprints. Tad turamies pie savas vecuma grupas un viss, ja mums ir iemesls kaut ko mainīt un dara, mainam, viss kārtībā, bet nav jāgaida tāds pareizāks brīdis, jo jebkurā gadījumā tās summas ir jau aktīvas, viņas ir iekšā aktīvos. Tāpēc, nē, tā ir pensija. Sportojiet ar savu privāto naudu. Vai ir vērts katru gadu mainīt savu pensiju plānu? Šis varbūt ir līdzīgs jautājums kā ar iepriekšējo, un es varbūt nokomentēšu, ka tā pamata doma attiecībā uz pensiju otrā līmeņa plāniem ir izvēlēties tādu plānu, kurš atbilst jūsu vecuma grupai, un arī izvērtēšanā, kur jūs izvērtējāt rādītājus un kur jūs izvērtējāt komisijas maksas stratēģiju un arī instrumentu proporcionālo sadaļu un risku. Un attiecībā uz to, vai vērts katru gadu mainīt savu pensiju plānu, tam īsti nav pamatojuma, jo ja jūs apzināti esat izvēlējušies pensiju otrā līmeņa plānu, izvērtējot to, par ko stāstīja Lauris, un tad attiecīgi ir diezgan ilgs laika diapazons, lai paliktu vienā un tajā pašā pensiju plānā un meklēt jaunu plānu tad, kad jums ir vajadzīgs pēc vecuma pāriet citā plānā. Cik būtiski ietekmē otro pensiju līmenis pensijas izmaksas summu, lai būtu jēga šeit iemaksāt vairāk? Tā, Lauri, cik būtiski ietekmē otrais pensiju līmenis pensijas izmaksas summu? Tā, es cenšos saprast. Es arī cenšos. Šis varbūt ir attiecībā uz pašnodarbinātām personām, visdrīzāk tas jautājums ir. Jā, jo tiem ir vienīgajiem jēga kaut ko maksāt. Es varbūt paņemšu. Jā, tā kā Lauris arī minēja, piemērā, ka pašnodarbinātās personas var izvēlēties vai uzkrāt tās attiecīgs procents virzīt uzkrājumiem vairāk, atvainojas ne procents, bet summas virzīt uzkrājumu vecumdienām vairāk, vai arī mazāk. Un ar šo te piemēru, kuru Lauris arī parādīja, cik uzkrāja Jānis un cik uzkrāja Anna, es vienkārši aicinu pamodelēt situāciju, pamodelējiet paši savu situāciju. Paņemiet kalkulātoru un nedaudz paskaitiet, kā jūs varat ar šīm summām variēt, lai varētu iegūt gan balansu attiecībā uz savu saimniecisko darbību un ienākošo naudu, un arī balansu attiecībā uz uzkrājumu veidošanu vecumdienām. Un tad jūs arī sapratīsiet, vai jēga ir, vai jēgas nav. Jo, kā arī minēja, tas personīgās finanses pašnodarbinātām personām tur ir divas plūsmas. Jā, viena plūsma, kas ir domāta saimnieciskajai darbībai, un otra plūsma, kas ir domāta personīgajām finansēm. Bet no tā piemēra, kuru parādīja Lauris, tur varēja redzēt, ka tās iemaksas tiešām, tas uzkrājums tiešām veidojas jaudīgāk, ja, bet tikai tas pamata ideja un tas atslēgas vārds, vai konkrētajā brīdī tas ir nepieciešams, vai tomēr tos līdzekļus virzīt saimnieciskajai darbībai. Kādi būtu jūsu komentāri, ieteikumi par mūža polisi? Es domāju, ka šo jautājumu tev ļoti bieži uzdod, vai ne? Ja godīgi? Nē. Bet es godīgi. Jā. Man liekas, tad mūža polise, ja nemaldos, ir tas, kur mēs šo pensiju otrā līmeņa kapitālu... Es varu nokomentēt.
Jā, es varu nokomentēt, jo gāju šim cauri, un arī ikdienā esmu arī radiniekiem, tuviniekiem ar šo palīdzējis. Attiecībā uz mūža polisi tad ir jāskatās un ir jāvērtē, jo, piemēram, 2 atšķirīgos gadījumos mūža polisi būs tas, kas būs noderīgi, jā, tiešām noderīgi, un 2. gadījumā varbūt netik. Un es vēlos salīdzināt 2 piemērus. Tad viens piemērs, kur attiecīga pensija ir salīdzinoši augsta, un es saku salīdzinoši, tad viņi ir krietni augstāk par vidējo, un tad attiecīgi tā mūža polise ļauj arī sadalīt šīs izmaksas, un tad cilvēks saņem piemaksas pie pensijas ar kaut kādu konkrētu regularitāti, piemēram, reizi gadā. Savukārt gadījumos, kad pensija ir vidējā vai no arī zemāk par vidējo, tad ir jāizvērtē, vai ir vērts slēgt šo te mūža polisi, jo vienkārši tā pensija jau pati pēc būtības ir salīdzinoši maza. Ja, un tad tas ir tas, ka es pati gāju cauri kopā ar savu mammu, un pat cik viņai pensija ir salīdzinoši neliela, tad viņai šī mūža polise nav bijusi izdevīga. Savukārt citā gadījumā arī manam radiniekam, kur pensijas apmērs ir salīdzinoši liels un augstāks, krietni augstāks par šo te vidējo, tad tur kā reiz tā mūža polise ir tas, kas palīdzējusi šis te piemaksas pie pensijas būt regulāri papildus. Ja, tā kā tas būs tas, ko es aicinātu izvērtēt. Jo tāds kā komentārs vai ieteikums nepastāv, jo katru situāciju ir jāvērtē individuāli. Bet mans komentārs ir tas, kā jūs varat saprast, vai jums skatīties šo konkrēto pakalpojumu vai neskatīties. Vai Indexo piedāvā arī brokeri pakalpojumus, ja ir vēlme ieguldīt, piemēram, S&P 500? Cik man zināms? Nē, bet varbūt es kaut ko nezinu. Cik man zināms, arī nē. Gaidam, kas zinu, varbūt nākotnē būs. Gaidam. Jā. Kā tiek veikts iemaksas 1. un 2. līmenī cilvēkam atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā? Tātad šī ir ļoti līdzīga atbilde vienam no pirmajiem jautājumiem, kad mēs saņemam bezdarbnieku pabalstu. Jo no kā veidojas bērna kopšanas pabalsts? No mūsu sociālajām iemaksām. Tātad, jā, 1,5 gadu jūs neveicat iemaksas savā 1. un 2. pensiju līmenī, kamēr saņemat bērnu kopšanas atvaļinājuma naudu. Gan īslēkums nāc atbildēt. Kas notiks ar mani pensiju uzkrājumu 5 gadi plus 2. pensiju līmenis, ja aizbrauc no Latvijas un attiecīgi nekad to Latvijas pensiju arī nesaņem, jo minimālais jānostrādā ir 15 gadi, lai pienākas pensija? Kad to pensiju arī nesaņemšu? Es ceru, ka jūs brauksiet uz Eiropas Savienību. Kāpēc? Jo mums, kā jau pa vidam minēja, tās sistēmas ir ļoti līdzīgas. Un nekas ir iespējams viņas savienot kopā. Sazinoties ar Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un otras valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Un, jā, tā kā skatieties arī, ja mēs braucam uz citu valsti strādāt, skatieties, kāds tur ir minimālais darba stāžs, arī izvērtējam to, jā, lai nav tā, ka pusīte tur beigās čiks vien sanāk. Tas man tāds silti. Es nezinu, kā ir bezdarbībā, bet es ceru, ka jūs neesat tā auditorija, kas ir bezdarbīga, tāpēc, jebkurā gadījumā sazinamies ar VSAA, lai par šīm naudas summām, par 5 gadu stāžu mēs varētu parūpēties un lai šī nauda nepazūd. Jā, un visdrīzāk arī jāsaka ar to mantošanas jautājums, man liekas, arī varētu būt pie šī jautājuma. Jā. Kā ir iemaksām pensiju 2. līmenī, ja strādā algotu darbu un papildus ir pašnodarbinātājs? Vai sanāk, ka šīs iemaksas ir jāveic dubultā no algotā darba algas un papildus no pašnodarbinātā ienākumiem? Ir tā. Jebkurā gadījumā mums darba devējs, tad veic šīs sociālās iemaksas, un par darba devēja daļu mums neko
nevajag uztraukties. Atkal mums, kā pašnodarbinātāja personai, saimnieciskā darbības veicējiem, ejam paši uz vidu eds.gov.lv un tur tātad pie saimnieciskās darbības veicējiem jums reizi ceturksnī ir jāveic šīs iemaksas par šīm summām, ko jūs saņēmāt kā pašnodarbinātā persona. Tātad par algotā darba nodokļiem viss kārtībā. Atkal tur jums jāveic par to atsevišķo naudu, ko jūs veicāt kā saimnieciskās darbības veicējs. Jā, jums jāparūpējās pašam un nekas dubultā nav jāmaksā. Vienkārši jūs maksājat, tur viss notiek automātiski, šeit atkal parūpējamies paši. Tā. Jā, un mēs paņemsim pēdējos 2 jautājumus, lai nav pārāk ilgi. Tad būs pēdējie 2 jautājumi, un tad mēs arī šodienas webināru noslēdzam. Bet tie jautājumi, kas ir palikuši neatbildēti, droši skatītāji varat iesūtīt šo te jautājumu manā Instagram profilā, vai arī sazināties ar Indexo, un mēs kopīgi ar Indexo arī sniegsim atbildi. Tā kā, lai nav tā, ka kāds jautājums paliek neatbildēts. Tā, nākamais jautājums. Man rādās, ka summa rēķināta, ka pēc pensijas aiziešanas dzīvošu 16,5 gadus, un ko tālāk, ja es nemirstu, no kurienes tad tālāk pensija? Jā. Vēlies atbildēt, vai man? Jā, tu vari atbildēt, jo es līdz galam nesapratu. Jā, ir tā, kad vidējās pensijas saņemšanas vecums Latvijā ir 16,5 gadi, tātad 64,5 plus 16,5, jā. Kas notiek tālāk, vienkārši, ka mums jau ir daudz gadu. Ir tā, ka es jūs varu apsveikt. Valsts par jums maksā naudu. Tātad, jā. Ja jūs esat nodzīvojuši ilgāk, viss kārtībā, valsts par jums maksā, savu kapitālu esam iztērējuši, jā, tad 1. un 2. līmeņa summu, un atkal valsts jums papildus maksā. Papildus nekas nav jāmaksā, jums pēkšņi pensija nenogriezīs, viss kārtībā, valsts par to ir parūpējusies. Tā kā turpinam dzīvot, un prieks, ka kāds beidzot pajautā, kas notiek tālāk nekā kā man ikdienā, kad es jau tāpat nenodzīvoju. Bet, prieks par jautājumu, jā, un tad teikt, visiem varbūt uzreiz motivācija nodzīvot vēl ilgāk, jā, lai tad no valsts dabūtu vēl papildus līdzekļus savā pensijā. Jā, un tad pēdējais jautājums mums ir, kā ar iemaksām pensiju 2. līmenī, ja strādā algotu darbu un papildus, šis, man liekas, ir bijis. Jā, šo mēs esam jau atbildējuši. Tas vēl kaut ko interesanti. Jā, labi, tad es saprotu, ka jautājumu mums vairs nav. Un uz beigām tas, ko es vēlos pateikt, ir nozīmīgi. Laurim, paldies par dalību šajā webinārā un par praktiskās puses parādīšanu, kā un ko veikt un darīt. Un vēlos pateikt, ka webināru ieraksti būs pieejami Indexo blogā. Tad jums ir jāiet uz indexo.lv /svītra blogs, un tur atradīsies gan pirmais webinārs, gan arī otrais webinārs. Es saņemu ļoti, ļoti daudz ēpastu un ziņu, kad būs pieejams ieraksts, un vēlos pateikt, ka ieraksts būs pieejams tik līdz viņu augšuplādēs video, un jūs saņemsiet ēpastu ar to, ar kuru esat reģistrējušies par to, ka ieraksts ir pieejams. Jā, un arī atgādinu, ka saziņā jūs varat izmantot kontaktus, kurus jūs varat atrast manā mājaslapā linazela.lv, un arī varat atrast mani sociālos mēdījos ar nosaukumu skan savādi, bet ja jūs ievadīsiet @alina.zela, jūs atradīsiet mani sociālos mēdījos. Savukārt ar Indexo var sazināties, izmantojot mājaslapu indexo.lv un arī e-pastu info@indexo.lv. Paldies par šodienu, un es atgādinu, ka mēs tiekamies 24. oktobrī 4:00, runāsim par pensiju 3. līmeni un par citiem uzkrājuma veidiem. No manis personīgi paldies par šodienu, paldies par šo jaudīgu pusotru stundu kopā ar jums. Paldies, un tiekamies nākamajā 3. webinārā. Atā!